Tātad ir sagatavot veselu rindu ar sūkņiem. Viens jauns sūknis, otrs jauns sūknis, trešais jauns sūknis, plēju tikai no apakšā, un ceturtais vecs sūknis. Kas viņiem visiem ir kopīgs? Visi viņi ir saucamie 316 sūkņi. Tātad nāk uz visādiem 180 kW N57 motoriem un laikam vēl deforsētajai versijai, kas ir uz E90 bija 2.5 un uz 70 laikam bija vēl versija ar 150 vai 155 kW. Tātad. Šis sūknis ir paraugs man no dīlera centra. Jauns sūknis, nostrādājis īsu brīdi, nav eļļas spiediena. Šis te ir vecais sūknis, kuram ar eļļas spiedienu viss bija kārtībā. Un šeit ir divi mani sūkņi, kuri bija uz vietas. Viens no viņiem ir brāķis, otrs no viņiem ir kārtībā. Tātad, kā noteikt, kurš no šiem sūkņiem ir brāķis un kurš nav? Pat kā jums liekas? Kurš no šiem trim sūkņiem ir brāķis un kurš nav? Pateikšu mazliet priekšā, divi ir brāķi. Kas tieši viņiem šeit ir veikts? To jūs redzēsiet nākamajā sērijā. Paldies!